Labvakar, mazais draudziņ! Šovakar tev pastāstīsim pasaku par rudo lapsu, lempīgo sesku un Rudo lapsu. kuru vēl zvēru. Vilku. Jā. Tātad bija pienācis kārtējais vakars Niedrāja ezerā. Zvēri ēda desas un sesks sāka sarunu. Man jau dardzās šitās te desas. Es esmu pārēdies desas, es vairs desas negribu redzēt. Es gribētu kaut ko svaigu, kā sērmuļu dzimtas plēsējs. Es gribētu kaut ko svaigu. Ai, jā. Vilks arī blakus sākas iekaloties. Jā, mēs varētu apēst kādu zaķi. Lapsa saka, zaķi? Man garšo zaķīši. Desas tiešām pēdējā laikā ir diezgan bieži uz mūsu vakariņu galda. Varbūt mēs varētu noķert kādu zaķi. Ejam pastaigāsim pa mežu. Viņi izstaigāja mežu un nevarēja atrast nevienu zaķi. Tad viņi izdomāja. Klau, bet mēs varētu zaķi kaut kā pievilināt, teica vilks. Un lapsa teica, tati, tau, zaķiem ļoti garšo kāposti. Un tad sesks atcerējās. Vilk, atceries, kad mēs bijām raunā un ņēmām no augškāpiem gardos kartupeļus? Tur taču laukā auga ļoti daudz kāpostu. Parasti ap šo laiku, man kā labam agronomam spriežot, kāposti tiek vākti. Noteikti, ka augškāpus čaklie zemnieki jau būs novākuši kāpostus, mēs varētu savākt no viņiem kāpostus, salikt Niedrāja mežā, tad zaķi ietu ēst kāpostus Niedrāja mežā, un mēs uzmestu zaķiem tīklu un nestu zaķus mājās un ēstu. Lapsa sāka augstināt plaukstas. Ļoti laba ideja, seska. Malacis, tu gan esi gudrs plēsējs. Un sesks nedaudz nosarka un sāka smaidīt. Vilks saka, nu labi, bet es atceros, tur bija tas sarksuns, kā viņu tur kas viņš bija? Uz burta kaut kāds tam krancim bija vārds. Kā viņu sauc? Tā kā tas saldums. Labs zemeņa ievārījums. Pati tu esi ievārījums, vilks teica. Nu tās, ko uz ugunskura var cept arī. Sesks. Zefīrs. Tas bija, jā, Zefīrs. Ko mēs darīsim ar to kranci? Viņš man iepriekš gandrīz nokoda asti. Atceries, vilk? Satraucies, teica seska. Jā, es atceros, tu knapi izglābies. Nu šoreiz, lai būtu prātīgāk, mēs varētu uzvilkt kamuflāžas drēbes un braukt ar kvadraciklu. Cauri blomei, cauri rozi, tur tak viens pūtiens un mēs jau esam augškāpos. Jā, labi, ejam velkam kamuflāžas drēbes. Tā viņi uzvilka kamuflāžas drēbes, pielika vilka kvadraciklam piekabi. Tad viņi pielika piekabi un brauca caur blomi uz rozēm un uz augškāpiem. Tad pie augškāpiem viņi izkāpa no kvadracikla. Lapsa uz zādzību bija uzvilkusi savas augstpapēžu kurpes zakšanai, lai viņa izskatītos glamūrīgs zaglis. Viņa uzvilka balaklavas un stūma kvadraciklu iekšā augškāpu pagalmā. Viņi skatījās, kur varētu būt daudz novākti kāposti, jo viņiem pašiem strādāt negribējās, un viņi gribēja tikai paņemt. Un viņi ieraudzīja, ka nojumē un garažiņā ir vesels krāvums ar kāpostiem. Tur varētu noķert visus vidzemes zaķus ar tādu ēsmu. Tad viņi paņēma piestūma kvadraciklu klāt pie nojumes
un sāka ķēdītē dot kāpost galvas pa vienai un likt iekšā piekabē. Vilks paņēma kāpostu, iedeva saskam, sasks iedeva lapsai un lapsa meta piekabē. Vilks paņēma kāpostu galvu, iedeva saskam, sasks iedeva lapsai un meta piekabē. Tā viņi bija piekrāmējuši gandrīz jau visu piekabes apakšu. Un vienā brīdī lapsa kāpostu uzmeta uz piekabes izļurkātā dēļa, un tā, ka noskanēja visa piekabe. To viņiem nevajadzēja darīt. Mājas sargs bija taisni apgaitā pa laukiem, un viņš sausījās. Zeltainais retrīvers Zefīrs skrēja atpakaļ uz štābu, un viņš ieraudzīja, ka balaklavā zagļi zog viņiem kāpostus. Viņam villas atcēlās gaisā no dusmām, un viņš sāka riet. Viņš skrēja. Atvainojiet. Viņš skrēja virsū uz zagļiem. Sasks palika pilnīgi stīvs no izbailēm, jo iepriekš viņš gandrīz bija pazaudējis asti šai cīniņā. Vilks metās ārā no nojumes, leca virsū uz kvadrciklu un sāka to kurbulēt. Vilks muka prom, draugi leca piekabē, lapsa nevarēja ar augstspēžu kurpēm tik ātri paskriet, un Zefīrs skrēja virsū lēnākajam, tātad lapsai. Sasks jau bija ieķēries piekabē, un viņš ielec iekšā. Lapsa bija satraukusies, viņa nevarēja tā paskriet, un Zefīrs jau klabināja savus zobus gar lapsas asti. Am, 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 am! Un pēkšņi viņš lecienā ieķērās lapsai astē. Lapsa taurēja. Sasks saķēra lapsai uz priekškājām, bet Zefīrs paņēma ar visām 4 šļūcošām ķepām, sāka šļūkt un vilkt lapsu ārā no piekabes. Vilks deva virsū vēl vairāk gāzi. Un vilks paņēma un ierāva lapsu piekabē, bet Zefīrs bija izkodis lapsai pašu smukāko astes daļu, balto pušķīti. Un viņš skrēja pakaļ zagļiem, bet zagļi ar savu diezgan jaudīgo kvadrciklu bija nenotverami sunītim bez motora. Viņi mina tālāk pa ceļam, visu ceļu lapsa raudāja. Sasks mierināja Rudo. Nu, Rudā, būs jau labi. Mums ir diezgan daudz kāpostu, piekabē visu apakšiņu nosakt var. Gan jau mēs niedrājā saķersim zaķus, un tad tev no svaigās zaķu gaļas ātri attauks baltais astes pušķītis. Bet lapsa raudāja tālāk. Tavu ko liecies mierā, Saska, nekas tur neizaugs. Jā, un lapsa bija riesmīgi sabēdājusies. Vilks pat uzvilka savas ātruma brilles, un viņa lielā ātrumā nesās projām atpakaļ uz Niedrāju. Viņa aizbrauca uz Niedrāju, visi paņēma, apkampa lapsiņu, samīļoja viņu, papūta astītei galiņu. Nu jau, lapsiņi, būs labi. Tad viņi pārmaiņas pēc ieēda kādu svaigu kāpostu ar desiņu un devās pie miera, lai tuvākajā laikā jau varētu doties brangās zaķu medībās. Tā daram arī mēs. Arī mēs dodamies pie miera. Ar labu nakti.
Labvakar, mazais draugs!